Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, ko atpakaļ ir kārtējais video un atkal review, un šoreiz manās rokās ir nonācis jaunums no Samsung, jaunums no planšetēm, un tas ir neviens cits kā Samsung Galaxy Tab S3. Par kuru man ļoti liels paldies atkal jāsaka kompānijai Samsung, kad iedeva man uz 2 nedēļu testu iztestēt šo planšetdatoru un padalīties ar saviem pirmajiem iespaidiem tieši ar jums, dārgie skatītāji. Bet pirms mēs sākam, es domāju, noskatīsimies nelielu video materiālu par šo planšetdatoru. Pats pirmais, kas šajā planšetdatorā piesaista, ir tā dizains. Ļoti patīkams un simpātisks. Ļoti ērti viņu ir turēt rokā. Pats planšetdators ir ļoti plāns, tikai 6 mm. Ekrāna izmērs 9,7 colas ar ekrāna rezolūciju 2048 x 1536 Super AMOLED displejs, kas ir ļoti krāsains un būtiski radīts, lai uz viņu skatītos krāsainus un dzidrus videoklipus un fotogrāfijas. Vienīgais mīnus, kas man šajā planšetdatorā nedaudz nepatīk, ir tas, kad ir aizmugurē ir stiklota aizmugure, kas atstāja ļoti daudz pirkstu nospiedumus. Pirkstu nospiedumu paliek ļoti daudz, un tajā pašā laikā arī viegli var izslīdēt no rokām. Tāpēc es jums rekomendēju, ja jūs iegādājaties šo planšetdatoru, viennozīmīgi iegādājieties līdzi arī čeholu. Tas viennozīmīgi jums palīdzēs un būs ērtāk viņu lietot. Kas vēl man ļoti patikās, ir tas, kad ir 2 kameras, priekšējā un aizmugurējā. Priekšējā ar 5 megapikseļiem un aizmugurējā ar 13 megapikseļiem. Kas, manuprāt, ļoti daudz neatšķirās no tā paša Samsung Galaxy S7. Kvalitāte ir tikpat laba, bet, protams, reti, kurais šobrīd mūsdienās izmanto fotografēt vai arī filmēt video ar planšetdatoru, bet tiešām šajā modelī tiešām tas ir fantastiski augstā līmenī. Planšetdatora apakšā ir izvietojušies konektori, ar kuriem jūs varat savienot atsevišķi nopērkamu klaviatūru, kas arī, manuprāt, ir ļoti vērā ņemams faktors. Planšetdatora apakšā ir Type-C uzlādes ports un 3,5 mm audio jacks. Un vēl, mīļie, kas ļoti man iepatikās, un es esmu ļoti pārsteigts, šajā planšetā nav viens skaļrunis, bet ir veseli 4 skaļruni. 2 šeit un 2 otrā sānā, kas rada fantastisku stereo skaņu. Pats klausījos YouTube'ā videoklipus un, mīļie, skaņas kvalitāte uz šāda gadžeta ir tiešām vērā ņemama. Planšetdatora apakšā ir izvietojušās 3 pogas, kas ir home buttons, atpakaļ poga un uzdevuma pārvaldnieks. Ar home pogu jūs varat izmantot arī atbloķēt savu ierīci ar pirkstu, kas ir finger scanners. Video kvalitāte uz šīs planšetes ir tiešām satriecoša. Skatoties uz šīs planšetes video, ir tiešām patīkami to vērot, krāsas ir ļoti dzidras un tiešām sulīgas. Iebūvētā atmiņa uz šīs planšetes ir 32 GB, un kas ir vēl ļoti labi, ir tas, ka var iegādāties papildus atmiņas karti līdz pat 256 GB, kas ir vienkārši super. 4 GB operatīvā atmiņa, 6000 mAh baterija, ar kuru varētu nokalpot apmēram plus mīnus aktīvā darbībā 3 dienas. Pats testēju, aktīvā darbībā tās bija 3 dienas. Planšetes svars ir 429 grami. Vēl kas ir ļoti patīkami, ir tas, ka aizmugurē zem kameras ir zipspuldze, kur jūs varat izmantot gan fotografējot fotogrāfijas, vai arī izmantot kā lukturī. Planšetdatora labajā malā ir izvietojušies ieslēgšanas, izslēgšanas poga un volume up down. Un vēl ļoti patīkami ir tas, ka komplektā ar
šo planšeti nāk burvīgais S Pen zīmols. Ar šo zīmolu jūs varat izmantot gan kā piezīmju veidošanu, gan pierakstīt ātrumā kaut kādas ātrās piezīmes, vai arī iedot saviem bērniem vienkārši pazīmēt. Es domāju, ka tiešām mākslinieciskajiem cilvēkiem tas noteikti noderēs. Un kas man ļoti patīk šajā S Penā ir tas, ka jūs ātri varat uztaisīt ātro piezīmi. Jums atliek paņemt tikai rokā S Penu, paņemt piespies uz viņa pogu un pieskarties pie ekrāna, kas momentāli uz planšetes izsauks ātro uzdevumu pierakstītāju. Un jūs droši varat uzrakstīt, ko vien vēlties. Un, protams, arī kā gan bez gaminga. Arī gameošana uz šīs planšetes ir vienkārši fantastiska. Planšetdators strādā ļoti ātri, nav nekādi lagi, kā jūs redzat, Asphalt 8 vienkārši lido. Mortal Kombat, perfekti, viss strādā, bez nekādiem lagiem, grafika ir ideāla un tiešām uz šāda izmēra planšetes ir ļoti patīkami viņus spēlēt. Arī jaunums Super Mario uz Androida ir ļoti patīkami spēlēt, jo ekrāns ir liels un labi ir viss saredzēt. Tāpēc, ko, mīļie skatītāji, viennozīmīgi rekomendēju šo planšetdatoru arī jums. Tiem pircējiem, kuriem patīk planšetdatori un patīk labi planšetdatori, viennozīmīgi šis Tabase 3, manuprāt, ir lieliska izvēle. Un kā jau es iepriekš teicu, komplektā arī nāk S Pen, kurš noderēs jums gan kā piezīmi veikšanai, gan kā bērniem dot zīmēt, kas, manuprāt, ir ļoti laba ekstra. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties šo video, ceru, ka jums patika, un tiksimies jau manos nākošajos videoklipos. Uz redzēšanos, mani mīļie! Mua!